Mans kolēģis Edgars man ir pilnībā pievīls. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marijā. Happy birthday to you. Tā, Osī. Kāpēc man liekas palikt tomāts? Šī te no tevīm burvīgas, baltas, skaistas puķes studijā. Lūdzu. Daudz, lai arī konfekts, Marijai konfekts speciāli. Tur ir ļoti maz cukuru sastāvs. Sportiski ļoti ir, tāpēc viņai daudz cukuru noteikti nevajag. Nu, redziet, dārgie skatītāji, tā izskatās sveikšana tiešajā ēterā, un viena no oriģinālākajām varētu būt tiešajā ēterā sveikt, jā, bet teorētiski bija iespēja redzēt visā Latvijā. Bet vēl runāju tieši par dzimšanu. Pirmkārt, tev patika. Bija šmuka, mēs vienot. Protams, ka ir smuka, vienkārši man ļoti patīk apsveikumi. Tas man sagāja nenormāli dvēseles pilnīgi. Prieku. Jā, bet tā kā tas rētās ļoti sāku sākt un mūst, un man vienmēr ļoti neveikti, bet patīkam. Paldies jums, puiši, paldies Oskaram, paldies Agaram. Bet visi grīma tev nevar redzēt to sarkšanu. To, ka man ir lilās sejas, es domāju, pilnīgi viens skatīties, kas tagad skatās mūsu. Bet jā, mums ir ienācies no Alberta, mūsu uzticamā skatītāja Alberta no Anglijas ļoti skaists. Viņš arī tev sveic. Čau, labrīt, sveicieni Marijai dzimšanas dienā. Un viņš saka, ka oriģināli kā dāvana dzimšanas dienā būtu lidojums ar gaisa balonu. Tur ir ļoti oriģināli, bet arī ļoti dārgi. Materiālis Edgars ļoti dārgi. Bet jā, no Alberta, protams. Lētāk par Bentley jau ir. Lētāk par Bentley ir, protams. Bet no Alberta mums tomēr Anglijā dzīvo pelna miljonus. Tā kā es domāju, viņam problēmas nesagādās uzdāvināt Marijai vai ne? Bentley vai balonu. Jā, vai balonu uzdāvināt droši. Es domāju, ka paldies, puiši, tiešām ļoti, ļoti patīkam no jūsu puses. Tāds apsveikums pirmo reizi mūžā. Vai ne, tik agri no rīta. Un galvenais, ka ir ierakstīts, es varēšu viņu apskatīt vēlreiz. Un tu mūs pat nenosauc par, kā tu gribēji saukt tos, kas atnāk par tiem no rīta? Teici kaut kādu vārdus. Jā, tieši tā, to mums tādu nenosauc. Jo es neesmu savā gultā. Tāpēc uz tās pozitīvās nots mēs arī ejam dziesmā, un man liekas šķiet, ka Oskars mums sagatavojas īpašu dzimšanas dienas dziesmu tieši Marijai. Aiziet. Man ir bail.